Labdien, sveicināti, dārgie Delfi TV skatītāji! Šis ir raidījums Advokāts studijā, kurā mēs kopā ar pieredzējušiem Latvijas advokātiem runājam par uzņēmējdarbībā un ikdienas dzīvē aktuāliem jautājumiem no juridiskā skatu punkta. Vēlos pateikt, ka šis raidījums top sadarbībā ar advokātu biroju Sorainen, un mūs var redzēt ne tikai Delfi TV platformā, bet arī Spotify un YouTube vietnēs. Un šodienas fokusā mums ir jautājumi par komercstrīdiem un civillietām tiesās, par to, kāpēc cilvēki un uzņēmumi nonāk tiesās, kāpēc un cik dārgs ir process, kādu lomu tajā spēlē advokāts. Un šodien man viesos ir kolēģis Valds Nerets, kurš ir pieredzējis advokāts no Soraina advokātu biroja, nodarbojās ar civillietu strīdiem un arī ir pieredzējis starptautiskos strīdos. Sveiks, Valdi! Labrīt! Un otrs mans ciemiņš ir godājama kolēģe Dana Rone, zvērnāta advokāta, kura ir privāti praktizējoša ar plašu pieredzi civillietās, ģimenes strīdos, apdrošināšanas tiesībās un ir arī pieredzējis mediātoru. Labrīt! Jā, labrīt, Andri! Mans vārds ir Andris Tauriņš, protams. Sāksim tad ar tādu pirmo iesildošo jautājumu, kolēģi. Kāpēc jūs esat advokāti? Valt, varbūt tu vari teikt. Paldies, Andri, par šo jautājumu, par uzaicinājumu šeit ierasties, pastāstīt par savu dzīvi kā advokātam, par praksi. Tik tiešām tā interese radās laikam jau bērnībā, skatoties visas tās pašas amerikāņu vai pat vairāk britu filmas. Un ļoti fascinēja, aizrāva tas, kā advokāti dara savu darbu, un gribējās arī kaut ko līdzīgu savā dzīvē. Es ceru, ka tas ir izdevies. Labi. Kā tev, Dana? Ļoti līdzīgi. Man vienmēr ir gribējies būt advokātei. Man patīk tas, ko es daru, aizstāvēt cilvēkus, un es jau bērnībā diezgan tādu skaidru kursu šo uzņēmu, ka es gribēju aizstāvēt cilvēkus, palīdzēt viņiem. Cik agri bērnībā tas bija? Patiesībā no pirmsskolas laikiem man vectēvs stāstīja, kā viņš ir rakstījis sūdzības un arī tiesājies, un man vienmēr bija gribējies tā kā vectēvam palīdzēt šajās lietās. Jums tās ģimenes tradīcijas. Varētu teikt, jā, un arī pēc tam citiem cilvēkiem palīdzēt vēlējos. Labi. Tad varbūt dosimies uz priekšu un varbūt pastāst par savu profesionālo pieredzi. Kāda ir tava pieredze arī komercstrīdos un civillietās? Jā, komercstrīdi un civillietas ir ļoti plašs mans darba lauks, un es gan konsultēju cilvēkus pirms un uzņēmumus pirms tiesvedības stadijā un pārstāvu arī tiesvedības procesā. Līdz ar to tā ir situācijas novērtēšana, tad mēģinājumi ārpus tiesas kārtībā risināt jautājumus, un, ja tas neizdodas, tad, protams, vai nu tiesā vai šķīrē tiesā. Vairumā gadījumā tās ir apdrošināšanas tiesību lietas, tas ir tas komerctiesību spektrs, bet ir šie satelīta strīdi, kas ir ar darba tiesībām saistīti, ar reputācijas aizskārumiem, šāda veida. Apdrošināšanā vairāk tā kā apdrošinātāja pusē vai to cilvēku, kam neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību? Vairumā gadījumā tie ir apdrošinājumi ņēmēji un apdrošinātie, tātad tie, kas ir saskārušies strīdā ar apdrošināšanas sabiedrībām. Ir tā, ka man promocijas darbs ir saistīts ar apdrošināšanu, un tādā veidā arī šī interese radās. Tu arī nesen izdevi grāmatu par šo pašu tēmu. Taisnība, jā, par apdrošināšanas līgumu. Jā, labi. Un Vald, kā ir ar tavu pieredzi? Jā, tad Soraina advokātu birojā jau 15 gadi tikko nosvinēti. Apsveicam. Paldies. Pirms tam vēl kādi 3-4 gadi strādājot uzņēmumā par juristu. Vispār sākums bija tāds, ka es tiesājos ar valsts ieņēmumu dienestu. Ar administratīvām lietām. Tāda bija uzņēmuma darbības specifika, varētu teikt tā. Bet šobrīd tas fokus ir tiešām strīds starp uzņēmumiem, pārsvarā juridiskas personas. Pārsvarā tie ir ārvalsts uzņēmumi, kas šeit Latvijā nodarbojas ar biznesu. Un līdz ar to visi šie strīdi ir ar pārobežu kaut kādu elementu, vai nu ir kāds cits valsts uzņēmums vai citas valsts likums, vai ir iesaistīta kaut kādas ārvalsts tiesa vai kaut kādas tādas lietas. Tad tiesu procesi, arī šķīrēties, starptautiskās šķīrēties procesi. Jā, tiesvedības un šķīrēties. Un kā tu raksturotu, kāds ir šis komercstrīdu spektrs Latvijā pārsvarā, ar ko tu esi saskāries un tavu kolēģi? Jā, tad jāsaka tā, vispār jebkurš to var apskatīties tiesu kalendāros e-lietā.lv.
un apskatīties, ar ko tad Latvijas tiesas nodarbojās. Tāpat arī joprojām ir tā burvīgā iespēja, kuram atklātas tiesas sēdes arī iet un vērot, kā klausītājam. Bet tas, ko mēs... Ja apsargi pārliecināt, ka viņam ir jātiek iekšā tiesnamā, ja? Tieši tā. Īpaši. Bet tas, ko mēs redzam, ir pārsvarā strīdi par parādu piedziņām. Un pārsvarā var redzēt pēc lietas dalībniekiem, ka tie ir šie saucamie ātro kredītu lietas ļoti daudz Latvijas tiesās. Ir īpaši reģionos var redzēt, ka ļoti bieži tiesnesim visu dienu faktiski paiet skatot šīs parādu piedziņas lietas pēc kaut kādiem neizpildītiem aizdevuma līgumiem. Un juridiskām personām ir ļoti līdzīgi tie pārsvarā strīdi par parādu piedziņu, par preci vai par pakalpojumu, vai par līgumu izpildu, vai par zaudējumu piedziņu, varētu tā raksturot. Labi. Dana, kā izskatās tipiska civillieta? Kas tur dominē? Tipiska civillieta sākas ar labu prasības pieteikumu, un ja ir kvalitatīvs prasības pieteikums un pārliecinoši pierādījumi iesniegti, tad jau tas ceļš ir tālāk diezgan nobruģēts uz tiesvedības procesu, un tiesas sēdē tad atliek pārstāvēt klientu un būt gatavam atbildēt uz tiesas un procesuāla oponentu jautājumiem. Tiesā vienmēr jābūt gatavam uz entajiem pavērsieniem. Es domāju, ka par advokātu tiesā var strādāt cilvēks, kas ir ļoti elastīgs un gatavs, ka tūlīt viss izmainīsies kādu pretējās puses lūgumu dēļ vai kādu pavērsienu dēļ. Jā, ļoti daudzpusīgs. Mazliet tā, tāds improvizācijas teātris. Jā, kas ir jāiznes ar cieņu un ar izpratni, ka tā tas notiek un nevar noprognozēt. Un es varu iedomāties, cik klientiem tas ir smagi. Viņi, tāpat kā citās, pērkot citu preci vai pakalpojumu, viņi grib zināt rezultātu, bet tiesvedības procesā tas nav līdz galam izkalkulējams. Kā tev šķiet no pieredzes, cik savlaicīgi klienti vēršas pie advokāta? Vai tas notiek tā, ka pie zobārsta, tad, kad sāk sāpēt un pa nakti jārauj zobs ārā, vai tomēr cilvēki ir prātīgi un savlaicīgi meklē palīdzību? Tu zini atbildi. Jā, vairumā gadījumā tas ir proporcija pat ne 80/20, bet 90/10, kad diezgan par vēlu tiek prasīts, ko darīt situācijā. Un tad ļoti bieži tajā konsultācijā tiek atbildēts, kaut es varētu pagriezt laiku atpakaļ, un tad toreiz jums ieteikt kādu citu risinājumu. Varētu iet agrāk, jau tad, kad ir nojauta, ka varētu tas izvērsties slikti. Un kas ir tie tipiskās problēmas, ko ātrāk būtu varējuši darīt citādi? Iegūt pierādījumus, nedarīt lietas, nedzīvot ilūzijās, skaidri skatīties uz notikumiem, saprast, ko darīt, ko nedarīt, ko ir vērts, ko nav vērts darīt. Ja tā vēl vairāk varētu pagriezt laiku atpakaļ, ļoti bieži jāsāk vispār ar to attiecību sākumu, pamatots. Pirmkārt, līgums uzrakstīts ar tām lietām, kurām tur vajadzētu būt un tā tālāk. Bet tas, ko mēs redzam ļoti bieži, ir klienti paši mēģina risināt lietas, paši rakstīt sūdzības un prasības pieteikumus. Un tur ļoti bieži nav visi pierādījumi sākotnēji pievienoti, tad jau apgabalā tur jau ir pilnīgi citi noteikumi, kā tu vari tos pierādījumus, kas ir bijuši tavā rīcībā, bet ko neesi apzināti iesniedzis, pēc tam kaut kādā veidā lietā pievienot. Tā kā šī pašdarbība reizēm... Tas nozīmē nākošajā līmenī apelācijas instancē. Jā, reizēm pašdarbība var novest pie nevisai patīkamām sekām, ko nevar izlabot reizēm. Un šobrīd cilvēks sāk rakstīt dokumentus ar mākslīgā intelekta palīdzību, domādami, ka tas ir kaut kas izcils, kas tas varētu aizstāt kādu konsultāciju. Tas tikai rada papildu darbu, nevis kvalitatīvu rezultātu. Ļoti precīzi tikko bija publikācija par to, ka Rīgas nama pārvaldniekam ir jāatcitās no šīm prasībām, kas ir ģenerētas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Vispār, ja mēs pie tā nonāksim, mākslīgais intelekts ļoti forša lieta un ļoti atvieglo arī mūsu kā advokātu darbu. Bet, protams, kā ar daudzām lietām, tas ir jālieto ar piesardzību. Jā, ir jābūt vēl uzmanīgākam, tāpēc, ka viņš ļoti labā valodā var ļoti labi samelot. Jā, un ir ļoti garš teksts, it kā ar tādiem svarīgiem vārdiem, kur izlasot tā jēga, viņi kaut kur pazūd. Jā. Mazliet tāds antropoloģisks novērojums no jūsu puses, kā ir mainījusies varbūt tā tiesāšanās attieksme no sabiedrības puses pēdējo 15 gadu laikā, Valdi, kopš tu strādā, un kā jums izskatās? Esam kļuvuši vairāk kā amerikāņi, kuri iet pa katru cenu tiesāties. Man pašam bija novērojums, ka, piemēram, lietuvieši, kas ir uz dienvidiem, viņi ir karsta
asinīgāki un viņi tiesājas vairāk kā latvieši, vai tomēr šeit ir kaut kādas tendences? Ļoti plašs jautājums, Sandri, un vispār par lietuviešiem runājot vai par dienvidu kaimiņiem. Tik tiešām ir pat statistika par pagājušo gadu Eiropas Savienības līmenī publicēta par to, ka neatceros vairs tik ļoti precīzi, bet Lietuvai tas skaits bija 3. Manuprāt, tiesvedības uz 100 cilvēkiem vai kaut kas tam līdzīgs. Savukārt Latvijai tas bija 1,7, Igauniem 1,2, respektīvi. Jo vairāk uz ziemeļiem, jo tur tā teiksim mierīgāk. Ja. Bet kopumā jāsaka, ka strīdu skaits, protams, pieaug statistiski, un arī to mēs redzam, ka tiesas kļūst aizvien noslogotāks, kas ir atkal pavisam cits jautājums, un tiesnešu pensionēšanās tad vēl ir nākamais jautājums, teiksim, par ko var runāt, par šo tiesu efektivitāti, noslodzi. Nē, tu pieminēji par tiesnešu pensionēšanos, un es savukārt iedomājos par to, ka vērojot tiesnešus, es pats saprotu, ka es arī nepalieku jaunāks, jo tagad ir kolēģi, es domāju, juristi, kuri kļūst par tiesnešiem, kuri ir jaunāki par mani, un es nezinu, kurā brīdī tas sākās, jo kādu laiku atpakaļ bija tāda sajūta, ka visi tiesneši ir daudz pieredzējušāki, ilgāki praksē. Jā, es nesen satiku tiesā kā tiesnesi vienu, kā lai saka, topošo kolēģi, bet es viņu kā studentu satiku uzņēmumā, un viņš tagad iztiesā man lietu. Labi. Iesim uz priekšu, tad nākamais lielais bloks ir, kad iet uz tiesu, un konflikti pastāv nepārtraukti no pasaules radīšanas sākuma, ir bijuši vienmēr konflikti, un tiesa ir demokrātisks veids, kā tos risināt, bet kas ir tie signāli, kad nevar iztikt bez tiesāšanās, un kad ir lēmums jāiet uz tiesu? Dana, kā tu raksturot? Ir jānovērtē vairāk apstākļi, ir jāatbild uz jautājumiem, kas notiks, ja tu tagad startēsi tiesā, un kas notiks, ja tu veltīsi kādu laiku vēl ārpus tiesas sarunām. Un ir gan liekot klāt prātu, gan intuīciju, ir jāsaprot, vai otra puse patiešām iesaistās šajās sarunās, vai mums ir vērts turpināt, vai te ir vajadzīgs kāds nekavējošs noregulējums, vai otra puse vienkārši velk laiku, un viņai tas ir izdevīgi tā situācija. Un dažkārt nāks klientu pamudināt tomēr uz tiesu doties, un tas nav tāpēc, ka advokāts gribētu jaunu tiesvedības procesu vai būtu īpaši agresīvs, bet tas ir vajadzīgs drošības dēļ, vai tāpēc, lai tiktu fiksēts termiņš, kad šī prasība ir celta, kad ir sākta tiesība aizsardzība. Jā, tā kā tikai izklausot to klientu visus apstākļus, kas ir saistīts, un redzot arī pušu saziņu, e-pasta saraksti, WhatsApp korespondents, ko arī bieži advokāti lasa, tad var redzēt, ka ir vai nav jāiet tiesā pārsvarā, tiesā nekavējoties, vajag doties tieši aizsardzības kāds dēļ. Mantas apķīlāšanas dēļ, pagaidu aizsardzības līdzekļu, fiziskām personām pagaidu aizsardzība, bet vardarbība, tur nevar gaidīt situācija. Val, tev ir kaut kas papildināms? Jā, jāsaka, ka iešana uz tiesu, tam tiešām vajadzētu būt kādam pēdējam risinājumam, jo tas nozīmē to, ka 2 pārsvarā pieauguši cilvēki vai 2 nopietnas sabiedrības uzņēmumi nav spējuši atrast kaut kādu kopīgu valodu kaut kādā situācijā un ir izvēlējušies to nodot risināšanai trešai kaut kādai pusei, nezinot par rezultātu, uzticoties lēmumam, respektīvi to situācijas risinājumu izlaižot no savām rokām un uzticot viņu kādam citam. Līdz ar to iešanas tiesu tiešām ir nopietni apdomājums moments vispār. Bet tas, ko mēs redzam ļoti bieži, ir praksē, ka tieši otrādi ir bieži jāatrunā klienti no iešanas uz tiesu. Kāpēc? Tāpēc, ka pārsvarā problēma, tīpaši mums Latvijā, ir par šo spriedumu izpildāmību. Jo klientam jau nevajag spriedumu, ko ierāmēt un piekārt pie sienas. Dažreiz vajag. Sajūta bet pārsvarā jau ir kas nepieciešams. Vai tā ir tie mantiskie līdzekļi pārsvarā, pēc kuriem mēs ejam. Bet tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ka tie oponenti, īpaši jāsaka, mūsu valstī ir jau tas sija ir tik tukšs, ka tur visticamāk arī veiksmīgi iznākuma gadījumā, kas būs atkal pēc kaut kāda laika, tur nebūs ko paņemt. Respektīvi, tas process jau kļūst bezjēdzīgs jau pašā sākumā. Jā. Un ar ko tad ir jārēķinās, ejot uz tiesu uzņēmumiem un arī kurai citai personai? Tas izņems diezgan ilgu laiku. Un ar ko vispār rēķināties?
Šobrīd atkal tiesu rindas ir kļuvušas ļoti garas. Ja vēl pirms gada, 2 mēs varējām teikt, ka lietas diezgan raiti rit uz priekšu, tad šobrīd, ja šodien ierosinātu lietu, tad pirmā tiesas sēde būtu pēc gada juridiskām personām komerclietā, kas ir ārkārtīgi ilgs termiņš. Un tas nozīmē, ka mēs lietu varam ierosināt, bet paralēli tad tomēr būtu risināms kādas izlīguma sarunas, ja, jo process ir aiz kalniem. Jārēķinās ir ar to, ka valsts nodeva tiks samaksāta par šo tiesvedību, iespējams tiks sāsināts attiecības ar otru pusi, kura loģiski apvainosies par šādu gājienu. Bet tiesvedības process ir labs tajā ziņā, kad var tikt iegūt kādu papildu pierādījumu, kas ir vajadzīgi. Un tad, kad mums ir lielāka proporcija daļa ar pierādījumiem, mums arī labāk var izdoties izlīguma sarunas. Jā, tik tiešām ir pacietība nepieciešama pilnīgi noteikti, un šis tiešām gads Rīgas tiesās ir nepārspīlēts lielums. Un, tīpaši ne tikai ārvalstu, arī vietējiem klientiem tas ir diezgan grūti saprotams, respektīvi, ka tas risinājums ir ne tikai pēc gada, bet vēl kaut kad, vēl tālāk. Tikai pirmā sēde vispār, kas notiks. Tikai pirmā sēde, jā, tieši tā. Tas nav vienkārši. Reģionos nav mazliet ātrāks process? Īsti nē. It kā liekas, ka viņiem ir mazāka noslodze, bet arī mazāk tiesnešu. Tāpēc tas vien, ka lieta nokļūst reģionā, nenozīmē, ka viņa būs ātrāka. Un tieši tāpat reģionos iespējams ir iesniegt kādus papildu lūgumus un tāpat vilcināt procesu otrai pusē. Jā, atbildētājiem ir milzīgi daudz iespēju šo procesu padarīt ilgāku ar dažādiem procesuāliem gājieniem. Man pašam ir bijusi tā pieredze, ka no Rīgas tiesas tiek lieta nosūtīta uz kādu reģionu tiesu, nolūkā, lai ātrāk izskatītu, bet tiek panāks pat pretējais rezultāts, ka visa tā attālinātā tiesvedība, jābrauc daži pusēm uz tiesu diezgan tālu, un tāpatās, ja tu aizbrauc un lieta tiek atlikta kaut kādu procesuālu iemeslu dēļ, tad tas process, protams, paliek daudz dārgāks un sarežģītāks. Labi, kas ir tas, ko jūs pirmo pārbaudāt, ja klients atnāk pie jums, saka, man vajag tiesāties? Ko jūs prasāt? Ar ko jārēķinās klientam? Jūs pārbaudāt, cik viņš maksātspējīgs, vai tomēr pēc būtības kaut ko? Ir jāskatās, vai tam stāstam ir pierādījumi, jo, kā zinām, pēc civila procesa likuma pušu paskaidrojumiem, mutiskiem vai rakstiskiem ir 0 vērtības. Tāpēc stāsts ir vērtīgs, mēs varam saprast, kurā virzienā tālāk iet, bet jāskatās, kādi tad ir dokumenti un citu veidu pierādījumi lietā, cik šī lieta ir ar izredzēm. Iespējams jāpēta tālāk tiesu prakse, kas vispār var sanākt no šīs lietas. Un ir arī jāpadomā par šo lietu drusku ilgāk, tu atbildi nevar iedot vienā dienā. Viņi ir jāsajūt, kas no šīs lietas var sanākt. Vai šis izvērtējums, šis pirmais izvērtējums ir vai nav pamats, tas kaut ko maksā, vai advokāti to bez maksas dara? Kāda ir jūsu pieredze? Mums ir brīva tirgus apstākļi, un katrs advokāts izvēlas vai vienā vai citā veidā darboties, vai klientam šo darīt bez maksas, vai ņem par to atlīdzību. Ļoti individuāli. Šeit gribētu teikt to, ka ir diezgan daudz situācijas, kur var pateikt apmēram to virzienu, saprotot mērķi, to virzienu un nepieciešamās darbības. Ļoti bieži no tiem apstākļiem, ko klients pastāsta, rodas kaut kāds priekšstats par to, kā tālāk virzīties. Jā. Un mēs savā praksē ļoti bieži neprasām nekādu papildus naudu par šo sākotnējo izvērtējumu. Bet ļoti bieži šķietam vienkārši klienta problēma īstenībā ir daudz dziļāka nekā klientam šķiet, un tur apakšā ir jāveic ļoti liels tas izpētes darbs, lai saprastu, vai vispār, kāpēc, kādā veidā, un par to gan reizēm tiešām objektīva nepieciešamība ieguldīt laiku un par to prasīt samaksu, par šo izvērtējumu. Tā var būt. Citreiz klients iedod kaudzi ar dokumentiem, kuri nav sakārtot nekādā, ne chronoloģiskā, ne kaut kādā citā kārtībā, un tur izburties cauri, tas nav vienkārši. Klients to bieži sauc par acis uzmešanu. Vai jūs varētu uzmest aci? Jā. Un tā acis uzmešana aizņem 8 stundas. Jā, kā minimums. Jā. Bet sakiet, kā vispār uzņēmumam, kuram, protams, ir jāskaita līdzekļi, lai būtu liederīgi un rentabli, tā teikt. Kā viņam izvērtēt, vai ir liederīgi iet uz tiesu vai strīds atmaksāsies? Kā to darīt? Kā jūs kā advokāti to rosiniet klientam pārbaudīt? Mēs
kopā runājam ar klientu par šo situāciju. Mēs novērtējam lietas stiprās puses, izredzes un novērtējam riskus. Un tad klientam tas arī precīzi tiek izskaidrots e-pastā, sarunas laikā, un klientam tiek dot iespēja izvēlēties, ko šajā situācijā darīt. Mēs varam tikai izskaidrot un vienmēr norādām, ka, diemžēl, līdz galam nevaram šos apstākļus noskaidrot, pateikt jums arī šo rezultātu. Turklāt mūsu novērtējums ir atkarīgs no tā, ko klients mums stāsta. Mēs vēl pagaidām nezinām pretējās puses stāstu vai iespējams kādas papildu apstākļus, kas atklāsies. Jā, tā kā gala atbilde ir vienmēr pašam klientam. Ja mēs tīri par to finansiālo, runājam, respektīvi par spriedumu izpildi, par naudas līdzekļu piedziņu, mēs parasti ļoti rūpīgi pētam oponentu, gan gada pārskatus, gan publiski pieejamo informāciju, un tiešām jau padziļināti tad varam klientam dot kaut kādu padomu par to, ka, kāda vispār ir, finansiālā situācija oponentam, nodokļu parādi, aktīvi, un, respektīvi, vai tiešām tas varētu. Un ko ar to tālāk darīt? Ja, kaut kāda pagaidu aizsardzības līdzekļa ir iespējams piemērot, jo tie aktīvi jau viņi šodien ir, viņi rītdien varbūt vairs nebūs. Un it īpaši jau pēc gada viņi varētu noteikti nebūt. Jā. Dažādi iemesli pēc, nevienmēr ļaunprātīgu. Tā kā, protams, tas ir risks. Vienmēr. Jā. Un šajā sakarā runājot par pierādījumiem, bija paredzēts par to runāt jau vēlāk, bet uzreiz jau gribu paprasīt, lai neaizmirstās, ir šis princips par pierādījumu nastu. Tad, uz kura gulstās pierādījuma nasta. Tad, ja tu ej uz tiesu, un tu mēģini pierādīt savu prasību, tad tev arī jāpierāda. Vai klienti saprot šo sacīkstes principu, vai tā ir tāda lieta, ko tomēr advokātiem ir daudz un dikti jāskaidro? Es teiktu, ka klienti pietiekami labi to saprot. To varbūt nesaprot tie, kuriem nav tiesā juridiskā palīdzība, kuri paši cīnās savā procesā. Un, jā, ir redzēts tiesās šie gadījumi, kad ierodas uz tiesas sēdi kāds pretējā puse, līdzi vedot veselu ceļojumu čemodānu, kas ir pielikts pilns ar kaut ko, un tad tiek lietot vārdi. Ja godātā tiesa vaicās, es varu uzrādīt, bet tiesa jau pati nevaicās. Tas ir sacīkstes princips. Tev pašam ir jānovērtē un jāizvēlas, ko tiesā iesniegt vai ko izprasīt no pretējās puses vai no citām institūcijām. Tā kā tiesa pēc savas iniciatīvas to čemodānu vaļā neatvērs. Protams, cilvēki ar mazāk pieredzi neapzinās, ka ir šis process, kur ir laicīgi jāiesniedz pierādījumu, un ja tas ir nokavēts, tad, diemžēl, var arī atteikt šo pierādījumu. Jā, pierādījumiem jābūt iesniegtiem jau pirmajā instancē, un savukārt, ja apgabala tiesā vēlas iesniegt pierādījumus, tad tur ir jātaisnojas, kāpēc tas netika darīts iepriekš, riskējot ar to, ka kāda procesuālā soda nauda var tikt piemērot. Nav tā kā filmās rāda, izvēl kārā. Tā, kur man ir. Vilkt jau ārā ir iespējams, bet iesniegšana tiesā ir, tā teikt, maksas pakalpojums. Var dabūt brāzienu no tiesas par šādu rīcību. Vai pat var nepieņemt šo novēlot iesniegto pierādījumu. Tā kā, jā. Runājot par tiem tiesas ātrumiem, man gribās vēl pajautāt par šo ekonomisko lietu tiesu, kas daudziem uzņēmējiem varbūt rada priekšstatu, ka tagad mums ir viena tiesa, kur uzņēmēji var iet un viņi tiks efektīvi uzklausīti un ātri atrisināts visas viņu problēmas. Kāds ir jūsu novērtējums? Tas ir attaisnojis sevi šis jaunā tiesa? Nav attaisnojusi, vajag kaut kādus uzlabojumus? Vispirms par to attaisnošanu, es domāju, ka ir. Un, kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt šie izskatīšanas termiņi ir tiešām relatīvi īsi pret citām, Rīgas pilsētas tiesām. Un sprieduma kvalitāte, varētu teikt, arī ir pārsteidzoši laba. Nesakot, ka citās tiesās tas ir sliktāk vai kā, bet šī ekonomisko lietu tiesa tiešām ir sev vairākās īpaši sarežģītās lietās pierādījusi šo efektivitāti ar ļoti kvalitīvu spriedumu. Vai ir kāds komentārs? Nē, nebūs pilnīgi pievienojies Valtam. Jā. Mans vienīgi novērojums ir par to, ka pat ja tajā pirmajā instancē ekonomisko lietu tiesā mēs relatīvi veikli varam tikt cauri, tad zinot to, ka puses vēlās pārsūdzēt spriedumu, mēs iestrēgstam apgabala tiesā, un līdz ar to tas efekts līdz galam nav
tāds, kā bija pusi iecerējusi, jo nav jau ekonomisko lietu apgabaltiesa. Mēs tāpatās nokļūstam parastajā apgabaltiesā. Kopumā es domāju, un būtu interesanti tavas domas dzirdēt, Dana, bet nekas ļoti slikts par apgabaltiesu, Rīgas apgabaltiesu īpaši man sakāms nav. Es domāju, viņi dara vislabāko, ko viņi var izdarīt, jo tā apelācija, tur nav tās, nosauksim to par šķirošanu kā kasācijā, viņiem ir jāņem viss pretī. Jā. Un viņi ar savu ierobežoto resursu, tiešām ar šo milzīgo noslodzi, es domāju, dara ļoti, ļoti vērtīgu darbu. Labi. Ko tu domā, Dana, par šo? Apgabaltiesas ātrums ir daudz lielāks nekā rajona tiesā. Parasti tā iestrēgšana ir tieši pirmās instances tiesa. Apgabaltiesā aiziet daudz ātrāk apelācijas. Es pat teiktu, ka dažkārt kasācijas gaidīšana vai vispār pieņems vai nepieņems skatīšana ir ilgāka nekā apgabaltiesas process viss kopumā. Labi, parunāsim par virtuvi mazliet. Klienti bieži jautā par dažādiem pierādījumu veidiem, un mūsdienās visi elektroniskie saziņas līdzekļi ir kļuvuši par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, un cilvēki vairs neprot runāt. Es zinu, ka jaunāka paudze vispār nerunā pa telefonu, viņi tikai raksta dažādos WhatsAppos un Snapchatos un visādos citos čatos. Kāda ir jūsu pieredze, cik tiesas ir gatavas šādus pierādījumus izmantot, un cik šādi pierādījumi kļūst aktuāli? Es varu teikt to labāko. Tiesas pilnīgi noteikti iet līdzi laikam, pieņem šos elektroniskos pierādījumus gan elektroniskā, gan izdrukātā veidā. Turklāt es pat teiktu, ka tā pierādījuma pieprasījums, kādā kvalitātē jābūt ir šim pierādījumam, viņš ir zemāks, cilvēcīgāks kļuvis. Ja sākotnēji sniedzot pirms gadiem tiesās kaut kādas WhatsApp izdrukas, vajadzēja tiesa izpildītāja apliecinājums, ka tas ir ņemts tiešām no šī telefona, un ka tur tādas ziņas ir, tad šobrīd var pašas puses iesniegt elektroniski nevis elektroniski, bet var tātad vai elektroniski sniegt parastas kopijas, ekrāna šāviņa attēlus, un tiesa vairs neprast tik ļoti to apliecināt. Un, protams, ja apstrīd šī pierādījuma autentiskumu, tad ir citādāk, bet tā pirmā piekļuva tiesā ir ērtāka, vieglāka. Tev ir bijis gadījums, kur apstrīd kāda puse autentiskumu WhatsApp sarakstē? Es pati vakar apgabaltiesas sēdē, apstrīdēju, bija fotografēts kāds nezināmā vietā esošs nezināms dators ar nezināmu ekrānu šāviņu, kur neliecināja nekas, vai tas ir īsts vai ģenerēts, un tika apstrīdēts šis pierādījums. Un tad nākošais solis otrai pusē sniegt kāds elektronisks pierādījums, ka tas tik tiešām ir Jā, tiesa izvēlējās šajā gadījumā vispār nepieņemt, redzot to pierādījumu kvalitāti, bet redzēsim, kāda būs puses tālākā darbība. Bet vispār, Andrija, es papildinot, var teikt, ka tā ir jaunā realitāte, respektīvi līguma slēgšana WhatsAppā vai ar citiem saziņas līdzekļiem. Tas jau ir tāds new normal, varētu teikt, jo, protams, biznesā svarīgs ir ātrums. Un, ja tas WhatsApps šo ātrumu nodrošina, tad neko jau biznesam vairāk nevajag. Līgums ir, varēs sakot, ir vienošanās WhatsApp tekstā par to, ka es tev pārdodu to, tu man samaksā tik, un tas arī viss, nekas papildus, teiksim, tur netiek. Kā ir ar emociju zīmēm? Tās tiek tulkots, ka tas nozīmē paraksts, tas tiek izmantots interpretācija arī. Aizvien biežāk, es domāju, mēs arī TikTok video sāksim sniegt tiesā. Starp citu, vispār par TikTok video runājot, es redzu, ka cilvēki tirgo apzināti viltotas lietas. Un ar to lepojās. Es domāju, tur ir tas pavērs drīzumā ļoti, ļoti daudz procesu. Par tiem pašiem pierādījumiem varat par kādām kļūdām, tipiskākām varbūt pastāstīt, kā cilvēki vācot pierādījumus vai nevācot pieļauj kļūdas, no kurām izvairīties. Neskaidri piefiksēti pierādījumi, teiksim, cilvēka rīcībā ir nācis kāds materiāls, bet viņš ir labi jāpiefiksē, kaut vai labi jānofotografē, kaut vai klāt ir jāfiksē, kad tas ir bijis, kurā vietā, iespējams, kāds video varbūt taisāms autentiskuma dēļ. Pēc iespējas labāk jānofiksē, ka tas tiešām eksistē, ka tas pastāv. Tāpat arī liecinieka liecība iegūšanas, ja liecinieks vienā brīdī piekrīt liecināt un ir gatavs būt runīgs un citā brīdī mainās, tad arī kā šo piefiksēt. Starp citu, par lieciniekiem interesanti. Jā, vēl pirms gadiem mēs varējām ar lieciniekiem
pirms tiesas sēdes aprunāties tik daudz, lai saprastu, vai liecinieks vispār atcerās, kam viņam sagatavoties procesam, kā notiks process, lai liecinieks būtu mierīgāk šajā procesā. Tad šobrīd ir gana daudz krimināla lietas sāktas pret personām, kas šādā veidā aprunājas, saucot to par liecinieku ietekmēšanu. Ar civillietās arī? Jā, tāpēc jābūt ļoti piesardzīgam ir par to, vai komunicēt ar kādu liecinieku, jā, un kādā veidā to darīt. Un, ja to dara, tad varbūt ierakstīt sarunu. Ir jābūt ļoti piesardzīgam, es teiktu, vispār. Jā, jo lieciniekam tiesā var uzdot jautājumu, sakiet lūdzu, vai kāds ir ar jums runājies pirms procesa, un ja atbilde ir jā, tad tas var rezultēties ar blakus lēmumu. Jā, par ko jūs runājat, kādos apstākļos? Vai jums teica, ko jums vaicās un kas ir jāatbild. Aha. Nu, jā. Vai, kolēģi, jums ir kaut kāda pieredze par detektīvu izmantošanu pierādījumu vākšanā, kas jums ir palīdzējis vai nav palīdzējis? Jā, mēs ar Valdi saskatāmies. Ir bijusi pieredze, kad klientam šķiet, ka varētu iegūt detektīvus labus pierādījumus, bet konkrētajās lietās tie bija tādi fona apstākļi. Droši vien ģimenes tiesībās tas ir īpaši aktuāli, vai ne? Tā skaitā, jā, dažkārt civillietās ir svarīgi noskaidrot kādus apstākļus, ko varētu uzzināt tikai detektīvs, bet biežāk tas ir cilvēka paša zinātkāres un nedrošības apmierināšana, mazāk pierādījumu iegūšana. Jā, es varu piebilst, ka tik tiešām detektīvu kontakti ir, un ir bijuši kaut kādi seni gadījumi, kad ir mēģināts, gribētu uzsvērt to, ka ir mēģināts kaut kādas aizdomas apstiprināt vai noliegt, kas nerezultējās kaut kādos pierādījumos, bet jā, kā Dana teica, tieši tā. Es personīgi ar kolēģiem esmu izmantojis detektīvu palīdzību intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumos, jo tur ir jāmēģina pierādīt šī ķēde, ja, notikumu, tad, ka pirmkārt ir pārkāpts, otrkārt, kur pēc tam varbūt šī krava vesta ir, ne, un kas ir saņēmis, respektīvi, lai mēs varētu pierādīt iesaistītās personas, un šādi pierādījumi bieži vien pat palīdz īstenībā saprast, ka varbūt pat nav pamats prasības celšanai. Tas ir daudz, jā. Es gribētu arī teikt, ka, kā lai saka, būtu jāfiltrē klientiem, ko tas detektīvs var un ko viņš nevar. Jo šī darbība, protams, arī ir stingri reglamentēta, un ja jums kāds sola par zināmu samaksu piegādāt kaut kādu, pat ne zelta kalnus, bet, teiksim, kaut kādas banku konta informāciju un tā tālāk, kas acīm redzami nav pieejama trešām personām. Tur jābūt uzmanīgiem. Jā, jāvērtē pierādījumu pieļaujamību, veidu, kā ir iegūts pierādījums, ja viņš būs pārkāpis normatīvās robežas, viņu nepieņems tiesā. Jā. Kāds ir tāds jūsu, varbūt, ieteikums cilvēkiem, tāds praktisks dabas ieteikums, kā dzīvot, respektīvi, kā sev nodrošināt potenciāliem nākotnes, varbūt kādiem konfliktu risinājumiem, kā vākt pierādījumus vai vispār vākt pierādījumus, jo mūsdienās cilvēki varbūt pārāk daudz paļaujās uz to, ka viņam ir telefons, viņi viss atrisina ar vienu telefonu, un viņi vairs neglabā sev mājās nekādas arhīvas, vai nekā kādreiz bija papīra kaudzes un vēstules, vai šeit ir kādi universāli ieteikumi? Kaut to nebūtu jāiesaka. Man pat bija saskare kādā lietā ar cilvēku, kas bija krājis pierādījumus kādus 10 gadus, bet šāda superapzinīga uzvedība liecināja drīzāk par kādu ļoti neveselīgu personības iezīme, kāda ļoti nepatīkama tendence. Tā arī nevar dzīvot. Tas arī nav normāli. Fiksēt katru dienu dienas grāmatas veidā, visu ierakstot, filmējot, fotografējot, krājot. Tas nav iespējams. Pie laba gala tas arī neved. Ir jāmēģina saprātīgi to novērtēt. Ik pa reizei uztaisīt savā dzīvē revīziju, ko man krāt, ko saglabāt, konsultēties ar kādu, kas var ieteikt, ko man tālāk darīt, bet mēs nevaram mūžīgā paranojā dzīvot un visu laiku fiksēt lietas. Jā. Es teiktu tā, ka uzņēmumiem, kas ir mani klienti, es parasti iesaku uztaisiet auditu sev. Kas jums ir un kas jums nav? Ar ko jūs strādājat ar kādiem sadarbības partneriem?
Ok, jums tur, teiksim, 5 būtiskākie sadarbības partneri. Jums ir līgums, jums nav līgums. Kas tur ir rakstīts, kas tur nav rakstīts? Varbūt tur ir vienošanās par kaut kādu Moldovas tiesu, jā, pēc, nezinu, Ukrainas likuma vai kaut kas tam līdzīgs. Apskatieties, kas ir jūsu saimniecībā. Nu, tā izvērtējiet objektīvi. Un savukārt par privātpersonām, nu jā, tur arī atkal ir jāfiltrē. Ir mazliet jāfiltrē. Bet ir jābūt arī kaut kādai veselīgai tiesiskai apziņai, teiksim, ja kaimiņš tev ir aizdevis naudu, vai ne, un skaidrā naudā, un tu viņu atdod, teiksim, bez krītas, īstenībā tā ir reāla lieta. Kaimiņš bija aizdevis kaimiņam naudu, un tas aizdevējs bija nomiris, un bērni atrod viņa lietās parādzīmi, respektīvi, un iet tam kaimiņam prasīt, nu, tad atdod to parādu. Viņš saka, kā, bet es regulāri katru mēnesi pāri sētai to naudu atdevu, ja, un, protams, pierādīt, ka viņš to ir izdarījis. Šajā konkrētā gadījumā man šķiet, ka varēja, jo ir tāda veca no romiešu laikam tiesībām tā norma. Ja tev ir 3 kvītis, tas pierāda, ka kā pa visu periodu ir samaksāts. Un tam nabaga kaimiņam bija tās 3 kvītis. Viņš pierādīja, ka viņš to parādu ir samaksājis, bet ja viņam viņas nebūtu, tad, protams, kā tu pierādīsi, ka to parādu es atdevis, tā kā kaut kādai šai te, nu, par tiesisko apziņu tur vispār ir vesels cits stāsts mūsu valstī, bet jā, nu, vajadzētu sekot līdzi. Nu, man bija gadījums par tiem pierādījumiem, ka klients pārtiks uzņēmums un privāta persona vērsās tiesā pret pārtiks uzņēmumu, apgalvojot, ka ir pārdot veca gaļa un ka šī vecā gaļa bija nebaudāma, un tāpēc viņš viņu bija spiests sadot meža zvēriem. Un kā pierādījums viņš bija izmantojis vienkārši šīs vecās gaļas nofotografēšanu. Un tad viņš rakstīja savos paskaidrojumos tiesai, ka viņi bija tik nebaudām, ka viņš pārsiet pāri žogam. Un tā. Bet, protams, ka, ja mēs skatāmies no tādas juridiskās puses, ir ar fotografiju grūti pierādīt vecas gaļas eksistenci, jo, ja mēs runājam par dažu dienu termiņu nokavējumu, ja, tad, nu, nevis nokavējumu, bet to iztecējumu derīgumu termiņam gaļai, tad, protams, ka tāds pierādījums neder, un tajā brīdī ir jādomā par to, lai tas pierādījums būtu derīgs un attiecināms. Vai ne? Tur... Jā, ir lietas, ko ir vieglāk pierādīt, un lietas, ko grūtāk. Jā, nevar to meža zvēru atteicināt kā liecinieku uz tiesu, lai liecina, ka gaļa tik tiešām bija veca. Tieši tā. Bet tiesa izpildītāji arī nesauksim fiksēt faktu. Jā. Liecinieki, jā. Kolorīts apraksts, jā, tāds literāri brīnišķīgs. Ir lietas, ko grūti ir fiksēt, piemēram, arī būšana reibuma stāvoklī. Jā. Nevienmēr ir iespējams tagad izsaukt kādu medicīnisku brigādu, lai fiksētu, ka persona ir kādā reibuma stāvoklī. Jā, tad tie var būt liecinieki, kas sajūt ko? Jā, kas sajūt, teiksim, alkohola izelpu, jā, vai neadekvātu uzvedību, bet arī tam vienmēr var būt kāds pretējs stāsts, ka tikko ir kaut kas dezinficēts, jā, vai persona bijusi pārlieku noguruma stāvoklī, vai persona ir spēlējusi, kā fotografija arī neko neliecinās. Tas ir mirkļu uzņēmums. Tas ir darba attiecību kontekstā tur runā? Gan darba, gan ģimenes attiecību kontekstā, jā, gan kādās īres attiecībās, izlikšanas no mājokļa, jā, visur, kur tas ir vardarbības lietās. Es atceros viens gadījums advokatūrā, kur tiesnesis bija sūdzies par advokātu, kurš izskatījās ierēbis, ja, bet izskatījās, tas arī nav pierādījums. Ja, tur vienkārši, Jā, tad kā to fiksēt? Jā. Labi. Parunāsim par tādu lietu kā advokāta attiecības ar klientu, un laiks ir nauda. Klients vienmēr vēlās skaidrību un vēlās, lai viņam viss ir šodien uz galda jau atrisināts strīds, bet ko jūs klientam solat un kāda ir tā vienošanās ar par to honorāru, jo jāatzīst uzreiz jau tajā ievadā, ka vienmēr ir grūti precīzi iedot jebkādas aplēses, tāpēc, ka strīdi var izvērsties visdažādākie un tie var vilkties neparedzam iemeslu dēļ. Un klients nesaņems to ātro gandarījumu, un tādējādi tad ļoti precīzu cenu arī ir grūti iedot. Kā jūs to risināt? Jā. Sācu? Pilnīgi ļoti individuāls, atkal es teikšu, jautājums. Var iedomāties, ka gribētos nosaukt skaidrus skaitļus, skaidru aprēķinu, bet tas ir atkarīgs no situācijas. Ir advokāti, kas slēdz šo saucamo pactum de quota litis, tātad līgums, kas ir atkarīgs no uzvaras. Ja vinnējam, tad advokāts saņem atlīdzību. Honorārs, jā. Jā.
Ir stundu likme, kas ir pielīgta, ir par fiksētu darbu. Tāpēc advokātam ar klientu ir jāmēģina atrast tas kopsaucējs, kā tad šādu atlīdzību noteikt. Ir arī jāsaprot, ka tiesvedības ilgums un sarežģītība nebūs atkarīgs no advokāta. Tas var būt atkarīgs gan no advokāta klienta sadarbības, gan no pretējās puses aktivitātes, gan no tā, ka pēkšņi tiesa maina praksi un šī lieta izvēršas pilnīgi citādāk. Mēs redzam, ka normatīvais regulējums bieži vien ir nemainīgs gadiem ilgi, bet tas, kas mainās, ir tiesu prakse. Tāpēc mēs visi esam tādā riskantā situācijā, sākot strādāt ar šo lietu un vienojoties tā skaitā par atlīdzību. Es varu tikai piebilst, ka es pilnībā saprotu klientu vēlmi zināt izmaksas šim procesam, kas jau pats par sevi ir riskants. Es pats arī vienmēr gribu zināt izmaksas pie dzīvokļa remonta, piemēram. Un ļoti labi zinu to situāciju, kad meistars saka, nē, šeit ir stundu likme, ja? Stundu likme mēs piemērosim, es tev remontēšu to tavu istabu vai dzīvokli. Un es saprotu, ka kā es to nokontrolēšu, cik tas beigās būs. Man ir, protams, naudiņa, cik man ir, teiksim, atlikt šim projektam. Tā ir tā neziņa, ka tu uzticies. Ja? Mēs kā advokāti arī, protams, saņemot šo klientu uzticību, vienmēr cenšamies pateikt, ka tur, kur mēs varam pateikt, mēs pasakām. Teiksim, ir konkrēti izmērāms darbs, teiksim, prasības pieteikumu uzrakstīšana vai kāda sūdzība. Teiksim, ir tāda pierādījuma, mums tas varētu prasīt apmēram tik un tik laika. Mēs varētu izdarīt par šādu cenu. Jā, Teiksim, visam tiesas procesām mēs, varētu teikt, nekad nedodam kaut kādu aplēsi, tāpēc, ka mēs varam pateikt, būs viena tiesas sēde vai būs 10, vai varbūt vēl vairāk. Tad mēs runājam par to, ka ir kaut kāda cena, teiksim, par tiesas sēdi vai par stundu vai kā citādāk, bet iedot tiešām vienu iekaltu ciparu, kurš ne pie kādiem apstākļiem nemainīsies, un pie apstākļiem, kurus mēs nevaram ietekmēt, vai ne, tas ir diezgan neiespējami. Tad sanāk, ka tiesvedība ir tāds kazino mazliet, ja? Tas skan skarbi, bet ir daudz līdzīgas pazīmes ar šo, jā. Ir lietas, ko mēs varam zināt un izmērīt, un ir lietas, kas ir, kur ietekmi atstāja citas personas, kur mēs nevaram to kontrolēt. Jā. Droši vien tāda atbilstoša metafora varētu būt tik tiešām šis būvniecības process, kur to atjauno vecu kultūras pieminekli, un tu nezini, kas tur būs nākošajos slāņos, un būvnieks teiks, šeit vajag pastiprināt, šeit vajag vairāk izrakt, šeit mums ir jāsauc arheologi, šeit jāaptur būvniecības procesi, jo kauli ir atrasti, un tas ilgums tikai paildzinās, tiesvedības un cenas pieaug droši vien. Ļoti līdzīgi, un turklāt šajā tiesvedības būvniecības procesā līdzās darbojas vēl citi būvnieki, ja, kas cenšas to savu ēku veidot kopā. Jā. Bet, zināmā mērā jā, bet arī labs advokāts tev uzreiz pateiks, teiksim, ja mēs runājam par kādu dzīvokli kādā mājā, ja tiešām viņš ir ierauga, ka tas dzīvoklis jāremontē kaut kādā pirmskara mājā, viņš uzreiz pateiks, te varētu būt vēl šāda problēma, šāda. Nevis, labi, sākam darbu, un pēc tam tikai tie aspekti, ko varēja jau sākotnēji varbūt identificēt, viņi tikai pēc tam kaut kad nāk ārā. Jā. Klientam drīzāk būtu jābūt piesardzīgam no advokāta, kas saka, šī lieta ir vienkārša, ja, un mēs tiksim galā ar to ļoti ātri. Man arī tas vienmēr uztrauc, kad klients pirmo teikumu sāk ar šī lieta ir vienkārša, tad nekas daudz nav jādara. Bet ir arī vienkāršas lietas. Jā. Ir arī vienkāršas lietas, kuras, diemžēl, prasa neadekvāti ilgu laiku, lai atrisinātu. Jā, šajā situācijā, ja runājam par izmaksām advokāta, darbojās princips, un Latvijas princips arī ir daļēji ieviests, ka maksā tas, kurš zaudē, tad zaudētājs maksā par otras puses advokātu, bet kā jums liekas, tas princips darbojās Latvijā vai nedarbojas? Bukovskis savā grāmatā, civila procesa mācības grāmata, ir teicis, ka šis princips tikai daļēji ir ievērojams un daļēji, un tāpēc arī civila procesa likumā šī limitācija noteikti. Griezti, jā. Jā, un turklāt divu kategoriju lietās, tā ir civila procesa likuma 29. un 29 prim nodaļa ir, kur jau gadu kā ir izņemts šis princips ārā, kur tiesāšanās izdevumi ir sadalīti nevis pēc principa zaudētājs maksā, bet kur ir noteikts, ka atlīdzina tiesāšanās izdevums, ņemot vērā samērīguma un taisnīguma apstākļus. Viss, līdz ar to šajās lietās vairs nav nozīmes rakstīt ideāli precīzu prasību vai pretprasību, vai to pēdējā brīdī
piedzīt un vēl uzlabot, jo tiesa novērtēs vēl citus apstākļus un sadalīs visbiežāk ļoti līdzīgs ar pusēm tiesāšanās izdevumus, neraugoties uz to, kurš formāli ir uzvarējis lietā. Tad ģimenes lietās šis princips vairāk nepastāv jau gadu. Jā. Es vēl gribētu būt vēl skarbāks un teikt, ka tas princips, kas ir Civil procesa likuma 44. pantā, ka viņš diezgan neatbilst realitātei šobrīd. Pirmkārt, kaut vai šo apmēru dēļ, kas ir minēti konkrētajā pantā. Abstrahējoties no stundu likmēm, teiksim, ar kādām strādā mūsdienās advokāti, un tās, protams, arī ļoti, ļoti dažādā variācijā, bet šī norma un šie limiti nav grozīti kopš 13. gada vismaz, un tagad jau 26. respektīvi. Mēs dzīvojam ar 13 gadu senām šiem te izdevumu atlīdzības griestiem. Bet viss ir mūsu valstī cēlies cenas, kaut vai īrei, pieņemsim. Pirms 13 gadiem, cik maksāja īrēt dzīvokli, cik maksā šobrīd, vai kaut kādi izdevumi. Tas ir, gribētu teikt, vienkārši neadekvāti šobrīd zems šis slieksnis. Līdz ar to tas princips ir tāds, ka nemaksā zaudētājs īstenībā. Tā mana pieredze ir, ja nav mantisks strīds, tad mēs nepiedzinām zaudējumus, bet ir strīds par kādu citu vērtību, piemēram, apstrīdi patentu, ja ir patentu strīds. Un man ir gadījums, kur mēs tiesājamies jau vairākus gadus, klients ir iztērējis 10 000 eiro par juridisko palīdzību, jo ir bijis garš process, bet principā pēc šī brīža likuma, ja viņš vinnē lietu, viņš var dabūt atpakaļ no otras puses aptuveni 2000 eiro. Kas faktiski nozīmē, ka šajā gadījumā otra puse, kur ir pārkāpējis potenciālais, savā ziņā izmanto šo likumu sev par labu. Jā. Super piemērs, un kā reiz arī patentu lietā, tikko runājot ar oponentu, mēs pārunājām to, ka Igaunijā savukārt nekāda šāda limita nav. Es neesmu eksperts Igaunijas jautājumos, bet es nezinu, vai tas ir tieši par patentu lietām. Bet tavā minētajā gadījumā, kur prasība tika atsaukta, jo patents atzīts par spēkā nesošu, oponentām bija jāsamaksā visi tie 100 vai vairāk tūkstoši Igaunijas tiesā. Nevis 2137,50 centi. Kā Latvijas galvenais likums. Cents neaizmirst. Jā. Lēnām virzoties uz mūsu sarunas beigām, mazliet par tādu personisku jautājumu, kā vispār tie procesi, mēs runājam, ka ir gari, un kā veidojas tās advokāta attiecības ar klientu. Viņas taču kļūst diezgan personisks jau kaut kādā brīdī, un tuvs, kā saglabāt tomēr kaut kādu distanci. Atkal ļoti dažādi ir redzēts kolēģiem, kuri ar klientu ir uz tu un diezgan tuvi un nevis familiāri, bet tādas ciešākas šīs attiecības veidojas. Un ir, kur palīdz šāda situācija. Man pašai patīk labāk tāda distance ar klientu, ļoti cieņpilna distance, dažkārt pārējot uz tu, bet saprotot, ka mēs katrs darām savu darbu. Mans uzdevums ir konsultēt, un mēs neesam draugi vai nezinu, nekas cits šajā procesā. Un šī distance palīdz vienmēr būt objektīvākam, profesionālākam un nešķēršot šīs robežas. Varbūt klients vēlētos kādu ciešāku kontaktu, varbūt draudzīgākas attiecības, bet man tas ir darbs, 100% darbs. Vai ir pieļaujams, ka klients raksta WhatsAppā pēc darba laika? Pilnīgi noteikti raksta arī sestdienās un svētdienās, un ir brīži, kad ir iespējams to atbildēt, un ir brīži, kad baterija ir tukša, un tad saka, piedod, atbildēšu pirmdien. Jā, jo klientam tas ir svarīgi, tā ir viņa dzīve, tā ir viņa sāpe, tāpēc viņš ir uzticējis šo lietu man. Viņam ir svarīgi šī atbilde, un viņi var saprast. Bet tas ir forši, vai ne? Klients tev uzticās, tu esi klienta uzticības persona. Tas ir daudz. Viņam ir problēma, tu esi pirmais vai viens no pirmajiem, pie kā viņš vēršās. Domāju, tas jau ir varētu teikt, mērķis mūsu profesijā. Vēl tikai jāatgādina tiem, kas varbūt nepārzina, tad advokāta klienta attiecības ir konfidenciāls, un advokāts ir tikpat svarīgs kā psihoterapeits un jebkurš cits ārsts, kur tu vari pārunāt savas lietas ļoti, ļoti konfidenciālos apstākļos. Tas ir forši, ja jums ir tāds cilvēks. Jā, tas ir forši. Kolēģi, raidījuma noslēgumā pēc vecas tradīcijas jau
varbūt varat padalīties ar kādu mītu vai kādu joku par advokātiem, lai varbūt atspēkot kādu mītu. Valdi? Kā tur bija par tiem labiem, sliktiem advokātiem, kur labais zina likumu, sliktāk zina likumu labais tiesnesis. Droši vien mūsdienās tā nenotiek, tā es negribētu teikt. Bet par tiem mītiem man šķiet, ka, gan es pats jau minēju par tām ārzemju filmām, tagad jau vairāk amerikāņi, bet man šķiet, ka ir īpaši jaunā paudze, kas skatās Suits un citus seriālus, ļoti iegūst, man šķiet, greizu priekšstatu par to, kā mēs šeit Latvijā darām lietas. Un tāpēc varbūt es ceru, ka nevienam nesanāk vilšanās universitātes pirmajā kursā, sākot ar tiesību teoriju un citiem ļoti interesantiem priekšmetiem. Nav tās pozme un nav visi šie triki zvērnāto priekšā, ko mēs redzam filmās. Nē, tāds īstenībā nestrādā. Advokāta darbs īstenībā ir garlaicīgs, vai ne? Tas, protams, ietver arī ļoti daudz izpēti, darbu ar likumiem, ar grāmatām un tā tālāk. Un beigās šī izrādīšanās tiesā, pēc tām filmām runājot, tas jau ir tikai tāds viens no šiem elementiem. Dana, varbūt tev ir kāds joks aizķēries? Jo realitāte, viss ir uz realitāti balstīts. Advokāti mēdz būt ļoti runīgi. Advokātus tiesā mēdz būt grūti apklusināt, kad viņiem ir daudz ko teikt. Un, lai noturētu tiesas uzmanību, tad tiek lietot vārdi. Tad noslēgumā vēlos vēl pateikt, rezumējot. Un tad bija viena situācija, kur pretējās puses advokāti teica, tad godātā tiesa noslēgumā vēlos teikt, un pēc tam runāja vēl 2 stundas. Tā kā dažkārt tas ir grūti izturams process. Esmu līdzīgas situācijas redzējis. Tad noslēgumā, kolēģi, paldies, ka piedalījāties šīs dienas raidījuma advokātu studijā. Tad godātie televīzijas skatītāji, šodien mums studijā bija advokāts Valds Nerets un advokāte Dana Rone. Tad atgādinu, ka raidījums ir redzams Spotify un YouTube vietnēs, un raidījums top sadarbībā ar advokātu biroju Sorainen. Paldies par skatīšanos un uz tikšanos nākamajā epizodē.